Mums ir noplēšamie blociņi. Tātad noplēšami blociņi, kur forši var pierakstīt savas idejas, lietas un izdalīt tās lapiņas. Tiek sagatavots darbs, reku tiek nosmērēts ar līmeni, speciāli tiek uzlikts virsū smagums, lai nospiežās papīrs un tā līme neiet baigi iekšā pa vidiņu. Un tagad mēs viņu ņemsim nost, jo viņš ir sakaltis, gatavs lietošanai. Speciāli tiek liktas arī pa visu lapas un no apakšas, lai varētu nogriezt nost un būt gatavs blociņš. Un pēc tam mums vajadzēs sagriezt tagad vēl pa daļām. Tiekam visu 43,2, tad uzregulējam šo daudzumu. Paliksim apakšā tūlitās arī papu tādu vecu kaut kādu, lai pieņemsim pie griešanas, viņš tā neatspiežās, neuztais tādas nepatīkamas lietas. Šido nolīdzinām visu. Te ir speciāli atstātas tādas zīmītes, kur es zinu, kur man griezt reāli. Pirmais grieziens. Tā, mēs skatāmies, ka mums vajag mazāku nedaudz. Šī. Tā, tālāk mums ir nākošais izmērus uzliekam. Kāds blociņa izmērs ir? Reku mums veidojās blociņš smuki. Un tad mēs vēl pēc tam, ko darīsim, tūlītās ņemsim katru blociņu, reku ir sastarpinās. Un griezīsim nost, parādīšu, kā to dara. Rekur paņemās, hop, un ar nazīti noveltās nost. Redzam, ja, rekur šeit mēs speciāli no sākuma sastarpinājām lapiņas, cietāku kartonu apakšā, lai blociņam pamatnīte būtu tāda rekur. Un tad attiecīgi rekur atšķirās arī krāsas, ir iespējams. Tad čik, griežam nost un aiziet visu. Blociņš gatavs, ņemam un rakstam virsmu.